Sveiki visiem! Esam atkal uz lauka, Zējas arājos, ar maniem kopā ir Agnes, un mēs parunāsim par rudens herbicīdiem zemmāju labībās. Kā redzam, pāris dienas atpakaļ sējums ir apsēts, un tad varbūt kādi ir nākamie soļi un kurā brīdī vajadzētu sākt lietot herbicīdu. Runājot par herbicīdiem rudenī, tātad mums Bayer portfelī ir divi rudens herbicīdi. Viens ir labi zināmais Complete, un otrs ir Matenno Duo. Ja mūsu fokus rudenī ir vientīglapu nezāļu ierobežošana, rudu smilga un maura skarene, tad tā izvēle ir Complete. Un plus vēl nāk plašs divdīglapu nezāļu spektrs. Otrs variants ir Matenno Duo, kas ir ekonomisks variants. Fokus varētu būt situācijās, kas savukārt ir plašs viendīglapu nezāļu spektrs tīrumā. Un šī doma ir tās ierobežot pavasarī, nevis rudenī. Tad rudenī strādā ar Matenno Duo, atrisinam divdīglapu nezāļu problēmu un galveno fokusu uz plašāku viendīglapu nezāļu spektru tad liekam pavasarī. Bayeram un Linas Agro portfelī ir produkts pavasarī, Incello, kas būs efektīvs viendīglapu nezāļu ierobežošanai. Par to mēs runāsim pavasarī. Tad varbūt sīkāk pastāst, kurā brīdī un kad vislabāk ir lietot. Tātad, kas ir svarīgi, lai efektivitāte būtu ļoti augsta gan Completam, gan Matenno Duo. Tātad pirmais saulaicīga smidzināšana, augsnes mitrums, optimāli normāla gaisa temperatūra un savukārt pakārtot tam arī augsnes temperatūra. Tās ir svarīgākās lietas, lai efektivitāte būtu ļoti augsta. Ja tās ir, efektivitāte neizpaliks. Es vēl gribētu noprecizēt vienu situāciju, ko bieži lauksaimnieki arī prasa, ko darīt. Piemēram, ja tīrums ir apsēts, bet laika prognozē rāda, ka nākošajā dienā solās lielas lietavas un ilgstošas, un tad teiktu, ka šajā situācijā būtu labāk tad uzreiz smidzināt pēc sējas, nevis gaidīt, jo, kā jau es pirms tam minēju, labāk ir, lai smidzinājums ir ātrāk, viņš būs efektīvāks nekā kaut kad varbūt tad, kad tiks jau būs 3 lapiņas un arī nezāles jau būs pietiekami lielas. Kā ir ar to augsnes mitrumu? Ja šobrīd mums ir augsne mitra, tad, ja viņi ir sausa, kā rīkoties, kāds tas ieteikums būtu? Situācijās tomēr, ja ārā ir augsta gaisa temperatūra, lietus nav bijis, augsne vispār ir ļoti sausa un arī prognozēs nerādās, ka lietus būs normāli tuvākajā laikā. Es teiktu, varbūt tad neriskēt un augsnes herbicīdu tad, tomēr izvēlēties nelietot, jo nav jēga iztērēt naudu un neiegūt efektivitāti. Tomēr, ja tā situācija nav tik dramatiska, lietus, piemēram, rādās kaut kādā tuvākā, tālākā laika prognozē, tad noteikti smidzināt tad agri no rīta vai vēl vakarā. Jā, tad pašā noslēgumā, kādas tad būtu tās rekomendējamās devas? Par devām runājot, Completam no 0,4 līdz 0,5 litrus hektāru, Matenno Duo 0,35 litrus hektāru. Paldies, Agnes, šoreiz tev. Tiekamies lauk nākamreiz. Paldies un uz tikšanos!